Reku Robčikam pirmā zive pēc pāris skodiem. Nu, ko tu tur noķēri? Vienu maz zivtiņu, vienu maz fišiņu. Un visiem jau interesē, uz ko? Uz ko? Uz ko? Uz ko? Uz ko? Uz ko? Tiem, ko šulpiņu. Malacis. Zivtiņu atlaižam. Cik tā bija? 55. Nu, maziņu. Bet pirmais šodien. Un aiziet. Atā. Atā, čau. Čau, sveicieni no Salacas. Šodien esam pie Salacas A zonā. 4 cilvēku sastāvā. Es, Arvis, Robčiks un Agnese. Pagaidām ir man 2 zivis jau nosprukušas. Jā, bet labā ziņa ir, ka ir čopes. Robim laikam 2 nospruka, 3 izvilka. Arvim čope jau arī viena bija. Par Agnesi nezinu, viņa tur aizgāja uz otru pusi. Darbojos ar 3-metrīgo kaldiju. Spolīte ballistiks un abas čopes bija uz šulpiem. Viena uz vestinu, 5,5 cm 13 gramīgo un viena uz 10 gramīgo šito Tiemko. Nu, tagad es domāju, ka saulīte uzkāps augstāk, gan jau kaut kādas vēl čopes būs un ziltiņas būs. Esam parādījuši arī, kas kastītē. Tagad jāiet tālāk mētāt. Atkāpies vienkārši. Atšūtās paņemsim ziltiņu. Arī kāds smūgs taimiņš. Kas mums tur valk? Mums Aigars valk. Ko viņš valk? Zivi valk. No, Aigar, kas pa ziltiņu? Opā. Un ko, beidzot ar 3. reizi. Pirmais arī ir lunkams. Ai. Nu labs. Uz Tiemko šulpiņu. 9,8 grami. Labi, to laižam. Tā. Nu tā. Izvilkts ir, nu un laižam vaļā, rekā aiziet. Pa zālītē un aiziet. Un esot kaut kas liels galā, aizalsos apskrējām palīgā. Aiz akmens? Kas ir? Nevar krastā dabūt? Tas tev nav asarīts, jā? Kā tev, Agnes? Mazulīt. Normāls taimiņš. Un priekš kam es skrēju? Es varēju lēnām atnākt vienkārši.
ir kukainīts. Nu, Arvi iepozē. Jā. Nu, smuks. Pirmā laša māmīte. 92, jā, bija. 92 centimetri, jā, bet, atkopusies ritīgi dušīgi. Foršas emocijas sagādāja. Aizgāja. Torpēda. Nu, tagad pastāst, kāpēc savu rokas drēb. Forši pirms tam viens smuks taimiņš norāvās, jau bija tāds bišķi škrobīts. Un tas, ka šodien mēs tur diezgan daudz raujamies nost. Es tur asistēju draudzenei un tad līdz to sanāk dubultā bišķiņa Forši. Nu jau visiem ir zivis. Jā. Un īstenībā cik mēs esam, tikai kaut kāds 2 stundas vai pat nav. Nezinu, pat īsti. Labi, turpinam. Tā, nu rekur Robčikam ir kaut kas. Spuru redz. Melno vaļā. No, atlaipšana. Čau. Un aiziet. Tā. Tā arī ir pirmie 2 hodi, pēc tam vienu izvilku, bet zivis ir visai kompānijai. Vienīgi baigi trūks nost, 4 šūpus es šodien jau norāvis. Tas, man liekas, ir rekords salacā. Aizgājuši visi 10 gramīgi un 9,8 palikuši tikai smagāki. Tagad jādomā, ko likt. Jāuztais laikam pusdienu pārtraukums. Pie viena parādīšu inventāru un tad domāšu, ar ko. Tā tad darbojos ar Daivas Kaldi iekārtiņu. Man viss apmierina, nereiz nav pievījus. Jā, un spolīte ir arī Daiva, Ballistic MQ. Protams, nav sērteits, nav twins, bet arī spēka spole. Un arī nav pievījus, viss ir ok. Tagad papusdienošu un tad palūrēsim, kas kastītē vēl palicis neatrauc. Tātad, ko es te šodien biju sabēris līdz 2 sekoja čausi, brigais krekdžeks, te krekdžeki vairāk visādās krāsās, kas ir viena no iemīļotākajiem un mānekļiem Hamsini, kas te no šūpiem palicis Vestins, Akara, Lucky Jones, un vēl pārīts tiem, ko palika nenorauti. Tad čiriki, mazie timoni, Ridžiņš, Bitstreams. Nu ir viss, bet ko lai tagad liek? Īsti nezinu, šitie visi šūpiņi man tagad par smagu. Jāmēģina varbūt ar Hamsini, tas kaut cik lido. Un ir saknē kaut ko padarīt. Pusdienu laiks cauri, jāiet tālāk, laimi meklēt. Arvi, kā tev patika šodienas čopi? Principā jau bija forši, bet kas man pārsteidz bija tas, ka no paša rīta bija vislielākā aktivitāte, kad mēs atbraucām, principā uzreiz arī bija kontakti, uzreiz arī bija zivis. Man liekas, pirmajā pusstundā arī viss tā lielākā aktivitāte bija. Man gan likās, ka būs tieši pretēji, kad arī pēcpusdienā vajadzētu būt aktivitāte, jo, kad atbraucām, bija mīnusiņš un nakts ir bijusi augsts. Es domāju, tieši diena iesils un tad arī kaut kas parādīsies, bet bija pilnīgi pretēji. Nu, pašam man forši vismaz, kad iznāca lašu mammu dabūt ārā 92 centimetri un tā iedeva tādas super emocijas. Pāris norāvās pa ceļam, bet neko, jā, kā jau mēs tur 4 bijām, visiem zivs. Kā es domāju, ka super.
Nu, tātad copi noslēdzām, bijām 4 cilvēku kompānijā, nekāda razdāča nebija, bet pie zivs tika visi. Bija nerealizētas copes, bija aprauti mānekļi, man 4, Robčikam 4, Arvim ar Agnesi uz 2, 4 vai 5, laikam kaut kas tāds. Nu, un visveiksmīgāk bija Robčikam, viņam 3 izvilktas zivis, bet nu, uz hodi, protams, arī bija. Un kaut kā tā, pēdējās stundas gan vairs nebija copes vispār. Visticamāk, tā aktivitāte lielāka no rīta bija. Bet kājās nogurums jūtās, tātad copes diena ir izdevusies. Čau visiem, tiekās pie ūdeņiem.